Ko, nu tad es domāju, mēs atkārtosim speciālos manevrus gan jau visus, vai ne? Speciāli manevri? Nu, es domāju, ātri kaut kur vienreiz noparkosimies. Jā, varam. 90 grādos, avārijas bremzēšanos, apgriešanos ceļa posmā. Pastīsimies, kā to sanāk. Gan jau es pats griezies tik tam manuāli kaut kur. Es visu esmu kārtīgi iemācījies. Man liekas, galvenais ir saprast vairāk par to manuālu kārbu, varbūt kaut kas, ko es daru nepareizi. Kaut kas niansīts. Nu, jā, kaut kas, kas eksaminatoram varētu nepatikt. Jā, nu skatās, kas ir spoguļiem vai neko tā nevajag sargāt. Es pieregulēju tikai uz spoguļu. Šitā mašīna ir tāda, kā ir eksāmenā, vai tur ir dažādas? Tur ir 3 varianti. Ir šeit šāds golfiņš, ir T-Rocs. Pa lielam T-Rocs tādā vadīšanas ziņā būs tas pats golfs. Viņš būs bišķīt vienkārši augstāks. Vizuāli viņš var būt īsts diezgan ir tāds. Jā, vizuāli T-Rocs izskatās lielāks, bet viņš ir mazāk bišķi pa golfu. Nu, es esmu braucis ar City, bija tie automāti, kas ir T-Roc, jā, viņi tādi nepatīk pārāk. Un tad tāds, un tad Audi A3. Tik pedāļi, tik cieti salīdzināt. Vadars ir tā mašīna nav tik jaudīga. Wow, kādas bremzes. Nu, tu pieredzi. Vad ir 5. gadā šitais te. Ok, jā, Sākumā tu tā bišķi vieglāk, kā piešausies, tad aizies tas man krustām. Viņas tev tās bremzes eksāmena mašīnā pat būs iespējams vēl bišķi jūtīgāks nekā šeit. Tāpēc, ka viņas vispār ir ļoti svaigas tās mašīnas, un tāpēc tu kā spiedīs, ja viņš asi bremzēs. Bet, nu, protams, zin kā, sākumā tev ir tāds mazs tā kā pierašanas momentiņš, jo tu tur sākumā bišķi straujāk piebremzēs, bet pēc tam pieradīsi un labos to lietu, tad jau viss ir ok. Ok, tad te ir kaut kāds arī pastiprinātājs tam sajūgam, ka viņš tā arī tik viegli piespiežās. Iespējams, to tehniski labi man neizstāstīšu, ko atšķirtās, un teiksim tā var šito mašīnu. Bet viņam sajūgs viņš super viegli spiežās, smīgs, jā. Te es jau pastiepu līdz 40, kad trešo. Es esmu pieredzi tā. Šitas ir pilnīgi ok, jā. Tas nav tā, ka tu pārstiep, kad nu pa jūtu, teiksim, un prasīja tās nākamais. Raksim pa kreisi. Nu, manuāliem, kas ir svarīgākais, lai tu vienmēr sagatavo plānus un pirms tu griezies, lai tu atlaidi sajūgu. Tad šobrīd, ja tu griezies, tad būtu labi atlaist sajūgu vaļā, griežoties, lai viņš tev ir atlaists. Jā, es biju atlaists tagad. Jā, tad zini, kāpēc tas ir būtiski ziemā it sevišķi? Tātad, ja tu šobrīd mācies braukt vai gatavojies CSDD vadīšanas eksāmenam, noteikti izmanto BAVA mācību platformu, jo tajā tu varēsi iegūt daudz vērtīgu informāciju, iemācīties un apskatīties tos pašus tehniskos jautājumus. Tātad šeit būs gan video, gan arī raksts tātad par visiem sarežģītajiem jaunajiem tehniskajiem jautājumiem. Lejā zem katra video un raksta varēs tātad uzdot man jautājumu un saņemt savu atbildi par kaut kādām neskaidrām lietām. Varēsi apskatīt arī sarežģītākās vietas un tās iemācīties. Tātad par katru vietu šeit ir tātad gan video, gan apraksts. Un tieši tāpat lejā tu vari tātad uzrakstīt sev interesējošu jautājumu, varbūt kādu niansu tu nesaprati vai kaut ko citu, tā kā visu to tu varēsi pajautāt. Un arī, protams, spēlēt tātad virtuālos braucienus, kuri nu jau ir pa 10 pilsētām, tātad pa pilnīgi visām pilsētām, kurā tātad var kārtot CSDD vadīšanas eksāmenu. Un šeit ir ļoti daudz tātad virtuālie braucieni, kurus spēlējot, tātad uzslēgšu kādu piemēru. Tātad šeit mēs redzam, mēs skatāmies tātad video, un ik pa laikam mums izliks jautājums tātad par kaut kādu satiksmes noteikumu niansi. Un šādā veidā mēs tātad varam nostiprināt savas zināšanas un pārbaudīt to, ko mēs zinām un ko mēs nezinām. Un beigās, tad, kad iziesiet visu virtuālo braucienu, parādīsies tātad viss saraksts ar uzdotajiem jautājumiem, uz kuriem būsiet pareizi vai nepareizi atbildējuši. Un daudzos jautājumos arī tātad ir paskaidrojums, tātad kāpēc ir tieši tā un ne savādāk. Un tiem, kas plāno nokārtot vadītāju apliecību, droši naktī piesakieties BAVA autoskolā. Mums ļoti bieži ir dažādas izdevīgas akcijas, un šobrīd mūsu instruktoru komanda jau ir izaugusi līdz 9 instruktoriem. 4 instruktori mums apmāca uz automātiskās panesuma kārbas,
un drīz mēs arī piesaistīsim 10. instruktoru, kas apmācīs tātad uz manuālo. Tātad jau drīzumā būs 6, kas mācīs uz manuālās pārnesuma kārbas, un 4 uz automātiskās. Tā kā instruktoru izvēle šobrīd arī ir gana liela. Teorija mums notiek online, tātad 8 moduļus jūs varēsiet noklausīties savērtā laikā, un tikai 3 tātad būs jāatnāk uz autoskolu. Linku uz pieteikšanos atstāšu aprakstā. Var kaut Kreisi, Proksi. Nezinu īsti. Tātad tajā brīdī, kad tev ir iespējas sajūgs pretējā. Jā, kas? Kāpēc man likās, ka tas ir vienvirziena? Sajūga. Nē, labi, es teikšu godīgi, vai bija tā balīta vakar, es neesmu izgulēju. Ok. Raksim pa labi reglāmā. Un pazaudēt domā par to sajūgu iespējas to. Tad, ja tev ir iespējas sajūgs, tu viņam atņem bišķīt vilces spēku. Automātiskajā pārnesuma kārbē mēs to vispār nevaram izdarīt. Jā. Un tajā brīdī, līdz ar to, ja tu griezies, pieņemsim pa labi, tev smaguma centrs nobīdās vairāk uz kreiso pusi, tātad palielinās slodzi kreisās puses riteņiem, un viņi tev var sākt izslidēt. Labi. Pie slideniem apstākļiem, pieņemsim, var būt tā, pat tu griezies pa sniegu, pieņemsim uz 20, ar iespiestu sajūgu, tu to pagriezienu izbrauc normālu trajektoriju. Es tagad no nulles, piemēram, braucu, tad es arī pirmajā izbraucu krustojumu un tad pārslēdzu uz otru. Griežoties, tu vari slēgt. Kāksim reglāmā pa labi. Bišķi pārteicās. Tad, ja tu, pieņemsim, ar iespiestu sajūgu, iespējams jau vairs neizbrauks to pagriezienu, pieņemsim uz tiem 20, tad ar atlaistu iespējams tev izbrauks, jo tā saķeri būs labāk uzreiz. Un ziemā to tad man bišķi ātrāk jāpierod to ātrumu pārslēgt uz otro, sabremzēties un atlaist jau sajūgu. Zin kā, ja tev eksāmenā tu brauks un tu pāris pagriezienu būs ar iespiestu brauks un pa kreisi, tik traki tas nebūs tā, ka tev daļ tā neieskaitīs, bet te vairāk drošiem par tavu drošību pēc tam jau, ziema pamazām tuvojās, tad tu jau brauks ar manuālo, kreisi, lai to maksimāli tā automašīna stabilāk kreisi. Šeit, ko atceries, noteikti, kad ir tā zona 30. Es jau pārspēju, Višķīt, un mēs pa kreisi. Pācis uz zīmēm arī vairs. Apstājies. Un tu vienu ir sanspums. Tad tu vēl vari paņemt to kreiso malē, tad sagries pa kreisi līdz galam. Izteiktāk. Vēl, šito vietiņu atcerēs, neiekrītas. Un tad tā trajektorija mums ir pret to jau rekursētiņu, kas tur salikta. Bišķīt es aizmirst tās tipiskās lietas. Es vienkārši tagad, kamēr runāju ar tevi, laikam, kas grūtāk par ātrumu. Otrā liksim iekšā. Ceturtais, ne? Nē, viss tikai aizgāja. Kā sapratīs, Bet tā, vēl viena lieta, ko es tu gribēju pajautāt par apstāšanos pie sarkanās gaismas. Es dzirdēju kaut kas par to, ka es lieku neitrālajā, kaut kas tur eksaminatoriem nepatīk, vai tā nav? Nē, nepatiks tad, ja tu pieņemsim, tev deg sarkanais, piemēram, tur tā zīme tālumā 70, Un tu jau saproti, ir sarkans, tev būs jāstājas, tu izņem neitrālo ripinu. Tas nepatiks. Pieņemsim, tagad ieliku neitrālu un ripināt pēc sarkanā. Tas, ka tu apstājies pie sarkanā un izņem neitrālo un atlaid sajūgu, tas tieši ir labi. Kāpēc? Jo aktivizēs start-stops, viņš izslēdz mašīnu un nepiesārņo vidi. Vēlreiz, kā nevajag darīt? Nevajag ņemt neitrālu un ripināt garus gabalus pirms tam sastāvēt. Pieņemsim šobrīd rekurs izņem neitrālu, mēs vienkārši ripojam. Jā, šito te nedrīkst darīt. Kāpēc atkal? Jo mašīna atkal nestabilāk. Tā labi, viņš aizrunājamies. Vajadzēja saļājām, bet labi, nekas sabrauksim savādāk. Brauksim pa labi lejā uz Mūksau sāpju. Manuālai arī, kas svarīgi, lai pieņemsim tikko, ka tu griezies uz tiltu, varbūt nepapūk ieslēgt to palika neitrāls, tā kā vispār, lai tās situācijas ir ļoti maz. Ja tu tā plus mīnus tiksi ar to galā, tad nebūs tā, ka tas būs tas galvenais, pieņemsim, kāpēc tev neieskaitīs to eksāmenu. Ja pārējās visās epizodēs būs ok, tad pāris tādām situācijām nebūs tā, ka viņš pateiks, ka tas ieskaitīts. Ja tā būtu tāda jau izteikta sistemātika, tad gan jau. Tehniskajiem jautājumiem arī viņš pamācoši.
ir braukt 4. jā? Jā, te vienīgais 50 sākās. Te jau sākās. Es pieredzu pēc tādas ikdienas +10 vai Jā, bišķi, jā. Nu labi, eksāmenā, zin kā, tu jau savis pieļauj, ka mobilizēs. Ot es tagad tāpēc jau es gribu to nodarbību gribēju. Jā, Riteņu braucēju kaut kādu. un tagad pacenties, savu darbību mobilizēt. Droši vairāk, vēl, lai tā tiešām nesadzina. Tagad brauksim uz Lucalsalu. Tā, nu vat, kaut kādu laiku eksāmenē tie jaunie tehniskie jautājumi. Ja tu uz viņu atbildi nezini, nav tā, ka tā tev ir neieskaitīts, jā, tad tas ir tā kā sīks pārkāpums pie kopējā vērtējuma. Bet tagad tad pastāstīs tā, ar ko atšķiras kruīza un adaptīvā kruīza sistēma. Kruīza sistēma vienkārši, man liekas, ar ko atšķirās tātad, jā. Kas te, poļīn, es te netikšu vairāk uz Lucalsalu. Tā esam apli tad. Jā. Šodien laikam tu tikko velo. Vajadzēja jau tāpatās ātrāk jau pārlikt. Bet tu vispār viņi mums ļauj, tā kā izbraukt ļauj, jā, viss ok. Tad vienkārši uztais vēl vienu apli. Tad uz Lucalsalu. Un mēs tur apgriezīsimies. Un tad tas pēdējā brīdī ir... Nu, vat ar ko atšķirās? Kruīzes ar adaptīvu. Adaptīvā pielāgojās priekšā braucošajiem, vai ne? Jā, tad galvenā atšķirība ir kura? Kam Kruīzes ko tā nedarīs? Kruīzes nesamazinās ātrumu, ja, vai nepaliela. Nu, nesamazinās, ja priekšā braucošais sāk braukt lēnāk. Jā, tieši tā. Nu, ja tev kāds izbrauc uz ceļa priekšā adaptīvā kruīzes kontrola sanāk, viņi tev samazinās, un ja viņš turpinās tā kā ieskrieties pēc tam līdz iepriekš iestatītajam ātrumam, viņš tev atkal pats uzņems. Jā. Tā kā nu, tāda diezgan forša feature. Tā, labi. Tad pastāst par distances sensoriem un to darbības principiem. Tā. Distances sensori. Kas tas tāds vispār ir? Kas tas tāds vispār ir, tas ir tas, kas pasaka priekšā, ja es kaut kur esmu tuvu piebrauc, viņš sāk pīkstēt, nu, atskan signāls. Es pieļauju, kas ir ar to signālu? Tāda nianse vēl svarīga. Kas notiek ar to akustisko signālu? Viņš paliek ātrāks, jo tuvāks piebrauc. Jā, viņš tad paliek intensīvāks un skaļāks. Jā. Tā, ok. Un vēl kas ne tikai ar skaņu, bet kas vēl parādās mums ekrānā? Tā, 33. ātrumā. Jā. Ceļa posmā apgriešanās braukšanā pretējā virzienā. Kas notiek ekrānā, tu jautāji? No sākuma uz labo pagriezienu. Un es piebraucu pa tuvu. Bet man liekas, tas bija akmens šoreiz, tā man liekas nebija to vēl. Es pārbaudīju, neskanienu nav, un es apgriežos. Es, Uz iekšu un kā pirmais. Uz iekšu. Jā. Izņem ārā? Es izņēmu tagad, Nē, tā šitā izņem, iespēd uz iekšu. Un palāpēc vēl. Tad pilnīgi visām eksāmenu mašīnām šādi, ja? Gan T-Rocam, gan Audi, gan Golf. Pastāv uz ekrānu tagad, redzi? Tas, ko es tev prasīju, kas tur vēl mainās? Ar distances sensoriem. Viņš jau tā pateica pats priekšā. Domā pagriezienus, kur leņķis? Iedaļas iet tuvāk, jā. Jā, tad viņas tev parāda to attālumu, kāds tev ir atlicis līdz tam šķērslim, automašīnai vienalga, kas ir, jā, tad viņas ar pamazām tad iet tuvāk. Kameras, ja pieņemsim, tu var tagad droši būt. Kameras eksāmenā tu drīkstēs izmantot, jā, arī manuālajām pārnesuma kārbām, nu, visas mašīnas, kas ir manuālā, viņām arī visām ir kameras, jā. Viņi neslēdz viņus ārā, tā kā, ja tev pašam parkojoties tā būs ērtāk, viena no parkošanām tev būs noteikti. Jā, tad vai nu tev sanāk, ka būs paralēlā, vai tā 90 grādu parkošanās, kas ir stāvietos. Kas tev toreiz bija uz automāts, ja es aizmirsu? Man bija paralēlā, man liekas, ka vai stāvvietā kaut? Paralēlā. Tā. Ļoti veiksmīgi gāja. Tad tagad, ko mēs darīsim? Brauksim aplī iekšā, pirmajā izbrauktu ārā, es gribēju līdz tās atšalā aizbraukt. Mēs to ieskrien uztaisim noteikti, tas būtu
būtiski. Un tad mēs noteikti uz vienības gatavu aizbrauksim, jo tur bišķīt ir pamainījies šis tas. Jā, nu labi, tad pastāst mazliet kaut ko par automātisko bremzēšanās sistēmu un tās darbības principiem. Es domāju, ka tie sensori, tie paši, kaut kas tur nosaka arī. Stāsti vienkāršiem vārdiem. Viņi jau negribēs tur super kaut kā smalki, jā, tur, bet, lai var saprast, ka tu saproti. Kad mašīna kaut kādas briesmas pamana priekšā, tad mašīna automātiski apstāsies. Tātad, ja izskries šķērslis, tur dzīvnieks, cilvēks, jā, tad mašīna, tas sanāk avārijas bremzēšanās sistēmas ir dažādas, citas rēģē arī lielos ātrumos braucos, citas tikai mazākos. Viņi tātad pati apturēs mašīnu, lai mēs neuzskrējam virsū šķērslim, kas mums tikko parādījies. Brauksim pa labu uz Zaķisavas krastmalu. Jā, nu tad pastāst kaut ko par līniju asistentu un to darbības principiem. Par līniju asistentu un darbības principiem. Kamerās tātad parāda aptuveni līnijas, pa kādu trajektoriju es braukšu atkarībā no tā, kā es sagriezu stūri. Nē, brauksim pa kreisi, tas ir bišķi cits. Tas ir vairāk tās līnijas, kas tev tur parādījās kamerā pa kreisi. Te pa kreisi. Tas ir tuvākais. Vārds, tu man visu šitos jautājumus, un es vēl neesmu izgulējies, man vienkārši uzmanība. Nav viegli. Tā, ja man ir, piemēram, 13 km/h, es varu uzreiz likt otrajā? Jā, būs zem 10, tad tas pirmais. Un te pie pirmās iespējas, mēs savādāk darīsim, mums būtu to pusē. Pagaidām taisni. Nu, atceries kaut ko par līniju asistentu un tad to darbības principiem. Tas, ko es izstāstīju, nebija pareizi. Tas nav līnija asistents. Tad nezinu, jā. Nu, tad līnija asistents ir tas, kas tev palīdz mašīnu noturēt joslā. Ja ir līnijas un, teiksim, citām mašīnām ir tā, ka tā stūra paliek smagāka, ja, ceļa posmā apgriežamies starp apmalēm. Un viņi sāk vibrēt. Arī tāda forša štela īstenībā, tad, kad pieņemsim, piemēram, tu brauc pa šosei garāku gabalu, tu uzslēdz līniju asistents, viņš tā kā ķertās tavas joslas. Un līdz ar to, ja pieņemsim, tu mazliet sāks izstūrēt no savas joslas, tev sāks vibrēt stūrē, ja. Un vēl viena feature ir tā, ka tām, kam jau ir modernākas mašīnas, ja, tām jau viņš pat var noturēt tā kā pats visu laiku patstāvīgi joslā. Tas jau ir tāda, ir ļoti attīstīta tā sistēma. Tā, okay. Labi, droši vien izbrauksim tagad Zaķisavu, un tad es tev vēl vienu jautājumu uzdošu. Tad pa galvenā. Galvenā, labi. Bišķītiņ ķerās to tā pārnesum, jā, mazliet, tā, slēgšanās ziņā. Prasītos nedaudz raitāk, jā, bet, piešāsies. Es kamēr mašīna, jā, cita, kā es esmu piešāvies pie savējās, bet neskatoties. Un šeit jālabāk, tu vienmēr tieši tā pieripini. Nesasteig galvenais. Tagad kārtīgi spiedzi, kārtīgi vēl stiprāk. Vēl. Trešais iespied rīktīgi stipri, trešo nepārslēdz par agru gribu. Vēl. Uzreiz piektajā? Krasās lielākais. Ok, vēl vairāk. Tad trešais paliek. Jā. Tā Zaķisavu mēs izbrauksim, es domāju, apakaļceļā vēlreiz vajag vairāk lielākais. Ja tu tā knapi 60 uzņēmi, tu jau gribēji likt piekto, brauksim pa labulējā. Vajag, lai otro pastiep līdz 50. Tu pāgri jau gribēji tā kā ņemt kārtīgi, viņu pastiep, lai pēc tam pirms apja pa labu. Nē, pastiepi un tad... Pastiep līdz 50, un tad tikai trešo kārtīgi pastiep līdz 70, bet arī, zin kā, tiešām intensīvi tikai iespiežot to gāzi, jo šobrīd tu to gāzi tā knapi iespiež, pirms apja pa labu. Un tiešām iespiež kārtīgi, lai viņš normāli to rauj to ātrumu, un tad, kad ir 70 vai pat bišķi pāri, tad to piektu. No 2. uz 4. Nē, no 2. uz 3. tad no 3. uz 5. No 3. uz 5. No 2. uz 4. tikai tad, ja tev būtu atļautais 50. Tad, ja tu pieņemsim pastiepu, lai paspētu. Tagad regulējumā krustējumā apgriežamies.
uz sensoru un to darbības principu. Kas tas tāds brīnums ir? Šai mašīnai arī ir. Var parādīt, kur viņi ir. Aklā zona. Sensori. Jā, kur tev parādīs brīdinājumu par aklo zonu? Ekrānā. Šeit priekšā. Nē. Tā, man ir novalsāts, vai ir? Nē, nav. Vēl papildus akcijas. No, kur ir? Nezinu. Spogulī redzi, pašā stūrī tu tāds simboliņš. Tur parāda. Mašīnītēm, jā, un re, kur arī. Kaut kas ir aklajā zonā. Viņš oranžs ieliksēs, jā. Citām mašīnām sarkans. Meršiem, man liekas, bija 3 stūrīši un Volviķiem vēl nedega. Re, kur ir saskatīts ar šo. Nu, tad tie ir tie aklās zonas sensori. Un viņi iediksies, ja tev būs mašīna aklajā zonā. Nu, konkrēti šai mašīnai tie aklās zonas sensori, cik es esmu novērojis, viņi strādā diezgan švaki. Jā, tad uz viņiem baigi paļauties nevar. Ar citu mašīnu, kam būtu, es neesmu braucis, bet konkrēti te viņi ir tādi, varam braukt. Te viņi ir tādi, ik pa laikam viņš tā labi strādā, un tad kaut kādos brīžos viņš klusē pa to, dziļāk. Dziļāk? Apstājās, ieslēdzāt priekšā, papaļļot, labi līdz galam. Pirmais un aiziet. Ja te iebrauc dziļāk, tad var paspēt. Var sanākt. Jā, tev sanāk, tu droši brauc pār tām līnijām, lai apgrieztos tieši, jā. Un tad tev sanāks ar vienu kustību. Ātrumu es sāku pierast, princips līdzīgs. Kā sapratīs, bet labi, mēs tagad redz tās smagās vietas visas atkārtosim, tā kā ļoti labi. Jā, labi, redz mums Bausku. Labi vispār, ka tu izdomāji, ka vajag izbraukt īstenībā, tas ir labi, jo redzi, tomēr tās visas baigi traki, ja es nebūtu vispār pieredzis. Tev jau pirmais, es domāju, varbūt mūsinātu tie pedāļi, vai nezinu, kā iedomājies, tev sāk stājās stresa eksāmens un tā. Tu jau kā priekšā tie pedāļi tādi asi, sajūgs tāds mīksts un tā. Tā, labi, droši vien tiem parastajiem tad neskriesim cauri. Šitie bija tie jaunie, jā, tad var kaut ko no tā pajautāt. Kādreiz ir, kad viņi tur pajautā kaut ko tādu? Nē, tas ir, šitie bija ļoti vērtīgi arī. Ja tu vari man pēc tam uzreiz to video kaut kā nosūtīt, tas vispār būtu izcēlies vēl varētu. Bet gan jau es varu paskatīties. Jā, vienīgais nav nekur iCloud, visi vispār cloud kā tāda līnija. Labi, tas tā. Es jau tev varu iedot uz kaut pāris dienām piekļuvu Bavai, tur tas raksts ir. Jā, Es tev varu vienkārši uztaisīšu, pēc braukšanas aizskriešu mājās, uztaisīšu ātri tev atkal piekļuvi, lai tev ir ko atkārtot. Un tur tieši ir raksts. Tas, ko mēs runājam. To es tev aizsūtīšu un visu pārskriešu pāri.